Sveicināti, mīļie skatītāji! Mans vārds ir Gusts Ābeles, esmu Rakstniecības un mūzikas muzeja jauniešu pasākumu kurators. Un šodien mēs esam sapulcējušies, lai veiktu otro Rakstniecības un mūzikas muzeja raidierakstu Siltumtintnīca sapņotājiem. Pirmā epizode bija veltīta Viļa Plūdona poēmai Atrietnes dēls. Savukārt šodien mēs Ziemassvētku noskaņās runāsim par pasakām. Šis temats ir izvēlēts galvenokārt tāpēc, ka es domāju, kas man ir aktuāls, un es saprotu, ka ņemot vērā, ka man visa dzīve šobrīd grozās ap skolu, un man režijas studijās ir šobrīd jāiestudē pasakas, tad tas būs tas, par ko es vēlētos runāt. Un es esmu uz sarunu aicinājis savus kursabiedrus, Latvijas Kultūras akadēmijas dramatiskā teātra režijas mākslas studentus Markusu Bēmeru un Robertu Reikmani, kā arī Raiņu un Aspazijas vasarnīcas muzeja speciālisti Amandu Kaufmani un Rakstniecības un mūzikas muzeja pētnieku Ingu Barovski, kurš ir, ja nemaldos, tava doktora disertācija bija par pasakām, vai ne? Jā. Un arī muzeja pētnieci Dārtu Andersoni. Pasakas, es gribētu sākt ar to, ka mēs varētu vienoties par to, kas ir pasaka, un lai arī pirms tam ar Barovska kungu runājot, viņš teica, ka šo jautājumu vispār vajadzētu ņemt ārā, jo tas ir pašsaprotami. Es domāju, mēs varētu sākt ar to, ka saprast, kas ir pasaka un kā pasaka atšķiras no stāsta. Es varētu kādam no jums lūgt par to pastāstīt. Pasaka ir muļķības. Tā ir nepatiesība. Jautājums, kas ir pasaka, patiesībā ir ļoti sarežģīts, un tas ir atkarīgs arī no tā, ar kādu teorijas palīdzību mēs vispār uz to skatāmies. Pasaku par muļķībām varētu saukt, bet tas nebūtu īpaši labi, jo tam, kurš pasaku stāsta, tā nav muļķība, un tam, kurš tai tic, tā arī nav muļķība. Pēc vienas no tādām visvienkāršākajām definīcijām pasaka, tas ir izdomāts stāsts, tas ir sacerējums prozā, kas stāsta par izdomātiem, kas stāsta par neiespējamiem notikumiem un parādībām, par dažādām pārdabiskām būtnēm, par dažādiem procesiem, kas ikdienā nav iespējami, par dažādām vietām, kas ikdienā nevar pastāvēt. Piemēram, vai mēs esam redzējuši pļavu, kurā ir zila zāle un kur ganās zirgi? Domāju, ka realitātē nē, bet pasakas realitātē tas ir iespējams. Tātad pasaka faktiski tas ir mutvārdu ceļā nodots teksts, nodots naratīvs, kas stāsta par šādiem notikumiem. Tas būtu tā ļoti vienkārši sakot. Tajā pašā laikā vai nav tā, ka pasakas būtība balstās tieši tajā, ka gan tas, kurš stāsta vai lasa pasaku, gan tas, kurš to pasaku uztver, ka viņi abi saprot, ka tā tas nenotiek, bet viņi pēc tām analoģijām ar dzīvi uztver to sižetu. Savā ziņā, jā. Tas pēc citas teorijas. Es minēju, tas skaidrojums, kas ir pasaka, tas ir ļoti dažāds. Viens no visvienkāršākajiem skaidrojumiem tiešām pasaka, tas ir mutvārdu teksts, kas ir saglabāts rakstiskā naratīvā un stāsta par neticamiem izdomātiem gadījumiem. Protams, mēs driez vai ticēsim par zilo pļavu un zirgiem, kas tur ganās, bet tajā pašā laikā pasaka, tas ir arī viens no tādiem tekstiem, kas ietver ļoti daudz slāņus, kas ietver ārkārtīgi plašu šo slāni, ko var izmantot gan psihoanalīzē, ko var izmantot gan antropoloģijā, gan sociālajās zinātnēs, gan humanitārajās zinātnēs. Tas, ko pasaka mums dod, tas tiešām ir atkarīgs no tā, ko mēs gribam no tās paņemt. Un pasakas iedala dažādos veidos. Un tas primārais sadalījums ir literārās un tautas pasakas, kurām ir dažas kopīgas īpašības, bet ļoti daudz kā atšķirīga. Varbūt jūs varētu pastāstīt par to, kas ir tās būtiskākās kopīgās un atšķirīgās iezīmes. Es domāju, ka varētu kā tādu kopīgu iezīmi akcentēt brīnumu,
Man šķiet gan tautas, gan arī literārijām pasakām. Šis te brīnumainības aspekts ir ļoti būtisks, bet kā atšķirība es izceltu varbūt laimīgās beigas, vai visām pasakām ir laimīgas beigas. Man šķiet, literārijām pasakām tas nav tik obligāti, bet tautas pasakām lielākoties, manuprāt, tā ir. Jā, es, piemēram, šobrīd ņemos ar Oskaru Vaildu Laimīgo princu, un tur abi galvenie varoņi beigās nomirst. Cik laimīgas tās beigas ir, nevar saprast. Man šķiet, tradicionāli mēs literārās pasakas atšķirību no tautas pasakas varam definēt tajā, ka, tautas pasakas nav sacerējis konkrēts autors, un tās ir visbiežāk mutvārdos nodotas un pēc tam pierakstīti teksti, bet literārās pasakas, tās ir izdomājuši konkrēti autori. Manuprāt, tā ir arī tā vislielākā atšķirība. Nenoliedzami, es domāju, ka tā pamata atšķirība tiešām ir tāda, ka tautas pasakai mēs nezinām autoru. Gan jau, ka tur stāv apakšā kāds cilvēks, kura vārdu mēs vairs mūsdienās nekādi nevaram noskaidrot, jo pasakas ir, kā jau mēs teicām, tas ir nodots mutvārdu ceļā, un tas sākotnējais autors mums nav zināms. Gan jau, ka tur sēdēja kāda tantīte vai onkulītis, kas vienkārši izdomāja kaut kādu stāstu, balstoties kaut kādos sava laikmeta kontekstā notiekošos procesos, bet šī onkulīša vai tantītes vārds mums nav zināms un arī domāju, nekad nebūs zināms. Tad šo pasaku izstāstīja tālāk nākamajai tantītei vai onkulītim, kurš atkal stāstīja tālāk un tālāk. Tad klusie telefoni. Tad klusie telefoni faktiski, jā. Un tā arī radās tas ir tāds varbūt arī ļoti vienkāršots skaidrojums, tā arī radās viens no tiem fenomeniem, ko sauc par pasaku variantiem. Ja mēs skatāmies uz pasaku korpusu, kas ir, piemēram, Pētera Šmita vākums, tas ir tāds zināmākais vākums, tad vienai pasakai varbūt vairāki, tas ir 2, 3, 4, 5, 6 un pat vairāk varianti. Pieņem, kā šie varianti tiešām ir radušies šajā kluso telefonu režīmā, ka vienā brīdī, kad viens onkulītis ir noklausījies un stāsta nākamajai tantītei, viņš kaut ko ir aizmirsis un kaut ko viņš ir pielicis klāt un variants ir gatavs. Patiesībā pētniecībā uz tām pasakām, kurām ir tikai viens variants, skatās diezgan aizdomīgi, kas tā par pasakām un kas tā par pasaku un kāpēc viņai nav variantu. Ar to es esmu arī saskāries, tad, kad es strādāju ar pasaku pētniecību, ka ir viena ļoti laba pasaka, kas apstiprina pilnīgi visus manus zinātniskos pieņēmumus, teorijas un idejas, bet viņai ir tikai viens variants. Tad tāda pasaka ir uzskatām par mazāk vērtīgu? Negluži par mazāk vērtību, ne par mazāk vērtīgu, bet tas neļauj salīdzināt. Tas neļauj izteikt salīdzinājumus, tas neļauj izteikt pieņēmumus, ja viņi ir tikai viens variants, vai viņi ir, labi, es negribu lietot to apzīmējumu, ka viņi varētu būt radusies jaunākos laikos, jo kad tās ir radušās, es domāju, mēs dažos gadījumos aptuveni varam pateikt, bet kopumā tas nav arī tas, ar ko folkloristika nodarbojas. Pasaka pētniecība ar to vispār, dažkārt, bet, reti. Ja mēs gribam pētīt kaut ko, ja mums ir tikai viens fenomens, mēs par to nevaram izdarīt plašākus secinājumus. Tur tā problēma. Es varbūt vēlētos uz brīdi pakavēties pie tautas pasakām, un šajā sakarā es vēlētos iepazīstināt Robertu, kurš šobrīd iestudē izrādu ar nosaukumu Kā lapsa par kūmiņu tapa, kas ir balstīta 3 pasakās, ja nemaldos. Jā. Varbūt pastāst mazliet par to, kā tu izvēlējies par pamatu nevis 1, bet 3 pasakas. Man liekas, tas ļoti labi sasaucas ar tiem variantiem un visu, par ko mēs iepriekš runājām. Tas ceļš līdz tām 3 pasakām bija ļoti vienkāršs. Man mājās stāvēja tas lielais ķieģelis, 3 vēja mezgli, kur ir apkopotas ļoti daudz tautas pasakas. Un es sāku šķirstīt cauri un lasīt tās pasakas, kuras es pirms tam nebiju lasījis. Un pašā sākumā ir tādas 3 vai 4 pasakas par lapsu. Viena no tām ir, ja pareizi atceros, lapsa un kaķis, lapsa un stārķis un kults, nekultu nes. Un es lasu tās pasakas, un man ienāca tieši tas jautājums, kuru es izvēlējos kā savus pasakas to virsrakstu,
kā lapsa tapa par kūmiņu, jo es tā kā lasu, un man pie sevis nāk tas jautājums, labi, tev ir lapsa, un tev ir kūmiņš. It kā jau sinonīms un apzīmē vienu un to pašu dzīvnieku, bet kaut kas jau tur ir cits tajos vārdos. Un tad es nonācu pie tā, ka man sāka likties, ka lapsa tas ir tāds foršs, tāds pūkains dzīvnieciņš, kurš ir tāds sunim līdzīgs, bet kūmiņš tas jau ir tas viltnieks ļoti daudzos stāstos. Un kaut kā tā, jā, man tas atnāca tā pēkšņi, wow, ok, es to paņēmu pierakstīju, un tad pēc tam, kad skatījos variants, kurus varētu iestudēt, man bija tāds, jā, ar šito es gribu cīnīties, ar šito es gribu strādāt, jā. Tad mums ir lapsa, kūmiņš, kas tad tās visticamāk ir dzīvnieku pasakas. Kādas vēl vispār ir, kā vēl kategorizēt, klasificēt tautas pasakas? Vienkāršākajā dalījumā mums patiešām ir dzīvnieku pasakas, kas kvantitatīvi nav daudz. Tas ir, ja skatāmies uz Šmitu, ņemsim šajā brīdī atskaites punktu Pētera Šmita vākumu. Tas ir viens sējums. Tad visplašākais klāsts ir brīnum pasakas, kurš ir ar visiem šiem zilajām pļavām, pūķiem un trešajiem tēvdēliem, kuri kaujās ar tiem un bārenītēm, kuras ir spiests izrādīt savas ētiskās un estētiskās kvalitātes, apmazgājot vecus svečus, vācot ābolus un ceļot maizi no cepļa. Un pēdējais ir tā saucamās sadzīves pasakas, kas ir arī teksti, kuros ir ietvērsts dažkārt pat anekdotiski gadījumi, kur faktiski nav nekā pārdabiski, kas ir tāds relatīvs sadzīves žanrs un paradoksāli tās reizēm, bet nevienmēr, tas ir tiešām reizēm mēdz robežoties ar Birkerta vākumu, proti tās ir anekdotis. Var būt arī pamatā tāds anekdotisks gadījums. Vēl atsevišķi tajā pašā, tā kā es teicu, ka mēs ņemam par pamatu Šmitu, tad Šmita pēdējie divi sējumi ir veltīti teikām, kas jau ir pilnīgi cits žanrs, bet dažkārt arī teika var robežoties ar pasaku, un pasaka var robežoties ar teiku. Bet dzīvnieku pasakas tiek uzskatīts par vienu no senākajiem žanriem, kur ir dažādi fenomeni, kas tiek uzskatīti par tādiem, kas ir radušies vēl pirmsrakstības periodā un arī tad acīm redzot mutvārdu ceļā nodoti no paaudzes paaudzē. Lapsa, starp citu, ir diezgan nešpatns dzīvnieks. Zoologi gan saka, ka lapsa absolūti nav viltīgs radījums, ka tas ir tīri tautas mutē izdomāts. Es nezinu, TikTokā ir kaut kāds konts, kur lapsa ir mājadzīvnieks, viņš tur luncinās kā suns un kaķis, neatgādina diezko gudru radījumu. Laikam gan latviešu, gan Eiropas pasaku tekstos kopumā ir ienākusi tā ideja, ka lapsa ir viltības simbols, bet līdzīgi ir ienākusi ideja arī, ka, piemēram, pūce ir gudrības simbols, lai gan ornitologi savukārt apgalvo, ka pūce arī nebūtu nav diezko attapīgs putns. Tā kā šeit mēs redzam to simbolizāciju, kas notiek pasaku tekstos. Aman, tu biji atradusi, cik ir kopā tautas pasakas? Tautas pasakas, man ir pierakstīts, ka 2008. gadā ir savāktas 359 998 latviešu pasakas. Un viņas arī nekā sīkāk, kā, netiek kategorizētas kā tajos, kā piemēram tautas dziesmas, tur ir par kāzām, par bērēm, par to un to un to un to. Nē, patiesībā ir pasaku klasifikātori. Es nezinu, vai mēs iedzināsimies šajā reizē, bet ir AT un ir arī propa klasifikātors, kā var klasificēt pasakas. Bet tas ir diezgan, mēs varam iezīmēt, protams, to. Piemēram, Pētera Šmita pasakas ir kvalificētas, jeb klasificētas pēc AT kataloga. Savukārt, nav, ja? Nē? Bet nav. Pētera Šmita, bet
puškaišu krājums. Puškaišu krājums ir klasificēts pēc tajā laikā vadošajiem animismu principiem, ko noraidīja diezgan ātri. Bet Šmits, ja skatāmies uz Šmita oriģinālu, tas ir tikai anti-ārnes katalogs. Katalogs veidojas faktiski pakāpeniski. Sākumā ir anti-ārne, somu skolas pārstāvis, kurš izdomā, ka ir jāklasificē pasakas, ir jāizveido šis starptautiskais motīvu katalogs, ja mēs to tā saucam. Pēc tam jau amerikāņu folklorists Tits Tomsons nāk un šo klasifikatoru papildina. Faktiski līdz ar to Pēters Šmits ir izmantojis tikai pirmo versiju, jo tad, kad Šmits dzīvoja, vienkārši tā otrā versija vēl nebija radīta. Un, ja tagad nekļūdos, bet gadi nav man galvā stiprā pusē, tad 2004. gadā vēl nāk arī vācu folklorists Uters, kas izveido nākamo katalogu versiju, un tagad mēs faktiski lietojam tā saucamo ATU katalogu, kas ir tas pēdējais un modernākais, pēdējā un modernākā kataloga versija. Varbūt, ka šobrīd ir vēl kaut kāds, par ko pat es nezinu, bet tas modernākais pienesums ir ATU, kur arī Uters papildina un precizē šo katalogu. Vēl ir arī pieejams Arāja Mednes katalogs, kur viņš, tie ir padomju laiki, manuprāt, tie bija 60. gadi, bet es jau teicu, uz gadiem man gadi labi nestāv galvā. Arājas Medne, Arājas un Medne, viņi izveido pasaku šo klasifikatoru, balstoties Ārnes un Tomsona pieejā tieši latviešu pasakām, jo ar kataloģizāciju ir tā, ka tie starptautiskie sižeti, tie motīvi, kas ir, piemēram, vācu pasakās, tie var nebūt pie mums. Un tad sanāk, ka mums paliek tukšs numurs, un lai tas būtu korekti, tad ir izstrādāts arī šis kataloģizācijas princips faktiski latviešu pasakām. Bet tādā starptautiskā līmenī pēta pasakas, tad tagad jau ir vispār pieņemts izmantot ATU, tas ir tas pēdējais vienkārši. Lai gan nav nekāda kļūda izmantot arī AT, tad Ārnes un Tomsona šo versiju, Ārnes vien, kas ir Šmita pirmizdevumā, tas tiek uzskatīts nevis nepareizi, bet stipri novecojis. Šmita ārzemju latviešu izdevumā, tur gan jau ir papildināts ar AT, bet, ja runājam tieši par Šmita pirmo versiju, tad viņam vēl ir tikai tas Ārnes katalogs. Ja to var redzēt, ja paskatās kādā Šmita tajā sējumā, tur ir tikai A burts. Piemēram, A305, tur bārenīte, mātesmeita, akā, purvā un tam līdzīgi. Starp citu populārs sižets, es domāju, ja pasaka šo bārenīti un mātesmeita, tur uzreiz jau ir skaidrs, kuri latviešu rakstnieki ir arī šo sižetu nospēruši. Piemēram, Anna Brigadere palaida nagus. Tad pēc tā var faktiski noteikti. Bet pirmajā Šmita versijā vēl ir vecais, tas pirmā versija faktiski. Un vienmēr ir gribējies zināt, vai ir tāda, ja mēs nevaram izmantot arī citus klasifikātors, vai tad ir kādi unikālie latviešu, teiksim, sižeti, kas būtu raksturīgi tieši mums. Man šķiet, jau viss ir tāds, vai ņems no vācu pasakām, vai... Mēs varam lepoties ar milzīgu pasaku skaitu un milzīgu tautas dziesmu skaitu, bet, ja tautas dziesmas varbūt mums ir unikālāks, tad pasaku sižeti faktiski nav tik unikāli, tie ir starptautiski sižeti. Tā tas ir, mēs nevaram ar to... Tad nav tā, ka... Nav tā, ka tautas pasakām Eiropas mērogā būtu novērojams kaut kādas ļoti izteiktas nacionālas īpatnības? Negluži. Mēs varam atrast. Piemēram, domāju, visiem varbūt ir zināma pasaka par tornī aizmigusī jaunava. Neatceros tagad AT numuru, bet viņa tur ir tornī, viņa ir aizmigusi, viņa ir jādabū kaut kā augšā. Arī latviešiem ir līdzīgs sižets, viņi ir aizmigusi pilī,
Un, protams, trešajam tēva dēlam ir jāiet viņu modināt. Un, jā, vēl ir, ar pasakām vēl ir viena lieta, ko es nepateicu. Tās populārie sējumi, kur laikam ir dabūti arī tekstī par lapsu, tie ir ļoti tādi atlasīti un mīkstināti. Jo, ja mēs lasām oriģinālos Šmita izdevumus, tie ir daudz, tie ir tieši tādi, kāds viņi no tautas ievāc, tādi viņi arī ir. Un pasakas nav, te ir tas mūžšanais jautājums, kam tās ir domāts. Nu, ja bērniņš noklausās pasaku, piemēram, par lapsu, kas apmāna zaķi un lāci. Ko viņš var iemācīties? Ko viņš iemācās, vai viņš naktī mierīgi gulēs, vai viņš murgos, es nezinu, kāpēc šausmu filmas noskatīšanās. Jo, piemēram, ir viens sižets, kur tātad lācis un zaķis un lapsa iekrīt bedrē. Nav ko ēst, gribas ēst, zaķim ir jāmiras, stabiem par labu. Zaķis tiek apēsts, bet lapsa ir gudra. Lapsa paslēp kaktiņā daļu no zaķa zarniņām. Tad, kad atkal uznāk bats, lapsa, protams, izvāk zaķa zarniņas un sāk tās gremot. Lācis prasa, ko tu tur ēd, es arī gribu. Lapsa gudrī pasaka, bats ir tāds, ka es ar nagu pāršķēlu sev vēderu un pati savas zarniņas ēdu. Lācis, protams, arī ar nagu pāršķeļ sev vēderu un nobeidzas. Lapsa uz lāča palecas un tiek ārā no bedres. Ja tādus izstāst bērniņam, es nezinu, vai viņš naktī mierīgi gulēs. Līdzīgi arī brīnum pasakās, labi, tur vēlni un tādas lietas, tur arī meitas, kas pirtī iet uzdzīvot ar vēlniem un tiek izēstas no iekšas tukšas, un vēlns tur ir ielīdis iekšā viņas ādā, un no rīta, kad viņu atrod, tad viņš tur gumzās un murkstās. Pasaku teksti nav diezko maigi. Ja? Un arī tas pasaku teksts, piemēram, par pilī aizmigušo jaunavu, kā jums šķiet, kā viņa pamostas, kad trešais tēva dēls viņu ir apciemojis. Viņa pamostas faktiski no dzemdībām. Kad trešais dēls ir apciemojis. Es zinu, ka Raigrimmi mainīja savas sižetas, jo viņi bija pārāk. Jā, viņi arī saprata, ka viņi nedrīkst bērniem vienkārši stāstīt, kā sarkangalvīte ir spiesta sniegt vilkam seksuālus pakalpojumus, kā viņi ir spiesta piedalīties maltītē, kur galdā ir celta ceptā vecmāmiņa un vēl iedzert vīnu, kas ir darināts no vecmāmiņas asinīm. Ir diezgan loģiski, laikam, ka tādas tekstus mēs, nevis mēs, bet Grimmi, piemēram, īsti, viņu laikmets neatļauti tos palaist publiski, bet tas nav nekas dīvains, arī Krišjāns Barons, kad savāca Dainu 6. sējumu, to jau arī pārdeva zem letes, tāpat arī Birkerta anekdošu 4. sējums, kas ir nerātnās anekdotas, tāpat arī turpat ievadā ir rakstīts, ka tās nav publiskā pārdošanā, ka tās ir tikai zinātniskiem mērķiem. Tauta nav bijusi maiga, tauta nav bijusi līdzjūtīga, tauta ir diezgan nežēlīga, ja uztveram, kā tautas pasaka autors ir šī mistiskā tauta. Es laikam pārāk aizrunāju. Tad mēs par tautas pasakām esam mazliet parunājuši, varbūt tad pārējiem pie literārajām pasakām, un mums šeit ir arī literāro pasaku pārstāvs, literārās pasakas iestudētājs. Es arī iestudēju literāro pasaku Oskara Velda Laimīgo princi, bet man šobrīd interesē vairāk Markus, kurš iestudēja Hansa Kristiāna Andersena, viņa nekam nederēja. Jā, paldies. Es gan patiesībā arī sākumā tiecos un mēģināju atrast kādu tautas pasaku. Un es gan daudz viņas lasīju, bet kaut kā reti, kur runāja ar mani, ja tā var teikt. Jo viņas visas bija tik tādas, tur kaķis un pēle, tur labs un tās. Un man kaut kā visu laiku gribējās kaut ko tādu, sāpīgāku vai arī kaut ko, kur ir tādas ciešanas vai arī tāds, varbūt teatrāli, kas skatītājiem liktos vēl interesantāks. Un tad es ķēros pie literārajām pasakām. Un principā pirmais bija, ko es arī ņēmu, bija Andersens. Un kaut kāda, man šķiet, otrā pasaka grāmatā, tie sējumā tā bija, un tā arī man uzrunāja uzreiz, jo tur, man šķiet, sākumā kāds minēja par to, ka ir tā galvenā atšķirība starp to, ka to raksta autors
un tas autors arī man šeit ļoti parādās tajās savās pasakās, jo tā viņa sāpe un nu, tur ir kaut kāds tāds, ja noķer to garšu, ko pats autors ir mēģinājis, tad arī, piemēram, nu, viņi kaut kā šķiet skatītājiem, man liekas, vēl interesantāk varētu būt, jo arī, piemēram, palsot biogrāfiju, kaut vai Andersena, tur ļoti tiešas sakarības var atrast ar to pasaku, jo, piemēram, pasakā viņa nekam nederēja, tur gan māte nokļūst briesmīgos apstākļos, gan Andersena māte tur ir, tad viena tur viņu nomal no pilsētas priekšā, tad arī viņa bērnībā ir bijis līdzīgi. Līdz ar to man bija uzreiz skaidrs, ka jā, ka šis ir tas virziens, kurā es gribu mēģināt taisīt un to savu iestudējumu caur kaut kādu tādu vēl personiskāku sāpi. Nu, tad tev vajadzētu parunāt ar Apsīšu Jēkabu, jo viņš visu dzīvi konsekventi ir latviskojis tieši Andersena pasakas. Un, jā, viņš ir paskaidrojis to, ka jā, tas ir kā tāds morāls avots jebkurai paudzei, bet katra paudze var smelties kaut ko savu. Un tas notiek arī tagad, arī tu darīs kaut ko tur saredzējis. Ļoti labi. Jā, un varbūt var pastāstīt par latviešu literārajām pasakām, kas ir arī mūsu muzeja krājumā. Jā, šķiet, ka jāmin ir tas, ka literārās pasakas, tāpat kā tautas pasakas, viņas tomēr risina tās sava laika problēmas, viņas atspoguļo to tautas dzīvi, sadzīvi, kaut kādus sapņus un ilgas, bet ir interesanti tas, ka mūsdienu literārās pasakas tās iezīmes ir ļoti plūstoši, piemēram, žanri ir plūstoši. Pasaka mijas ar stāstu, vai ir gar stāstu, vai ir noveli. Dažkārt arī ir teiku. Piemēram, es domāju, daudz zina, ka viena no tādām populārākajām latviešu literāro pasaku autoriem ir Anna Saksa, un viens no viņas tiem atpazīstamākajiem darbiem ir pasakas par ziediem, kur ir 33 pasakas par ziediem, bet kaut kādā veidā mēs viņus varam sasaistīt arī ar izcelšanās teikām, jo tās tomēr ir pasakas par to, kā ir izcēlušies ziedi. Bet, jā, viņi vispār jau ļoti ilgus gadus pirms tā 68. gada, kad pasakas par ziediem tika izdotas, viņi ļoti interesēja šis pasakas žanrs, un viņi ir sarakstījusi tiešām ļoti daudzas pasakas, piemēram, Cūkausītis, kas ir tāda ļoti skaudra pasaka par Ganuzānu, Jāni, kurš glābi Sivēnu no slīkšanas akacī, un viņš pats noslīkst, un paliek vien tikai cūkas auss un viņa roka. Un, kāda ir mācība? Neglābt cūku. Neglāb savas Neglābt cūkas. cūku. Tur, protams, bija iesaistīta arī tā viņa pamātļaunā. Un viņa teica, ka viņam jāglābi tā cūka ir. Un, viņa ir... Varbūt tu vari minēt, neskaidot Annu Saksu, kas vispār ir nozīmīgākie latviešu literāro pasaku autori. Jā, Anna Saksa, protams, mums arī krājumā glabājas tiešām daudz priekšmetu saistīti ar viņu. Piemēram, Anastasijas Stikāns recenzija uzmetumā, kas ir sarakstīta rokrakstā, un viņa ir publicēta Karogā 67. gadā, un viņa apraksta šīs pasakas un kāpēc tās ir svarīgas. Mums ir arī dažādas ilustrācijas šai grāmatai, piemēram, Kurta Fridriksona oriģināla ilustrācijas, gan stāstam pasakai Naktsvijola, gan arī ilustrācija ar nosaukumu Skaistula salna. Un interesants ir tas fakts, ka viņš nebija tas grāmatas ilustrators, bet viņš tomēr ir veltījis savu talantu šo pasaku attainošanai. Vēl mums ir, protams, Kārlis Skalbe, kas ir viens no raksturīgākajiem 20. gadsimta tādiem latviskās identitātes un arī pasaku autoriem. Un viņš arī ir izpelnījies tādu apzīmējumu pasaku ķēniņš. Viņš sarakstījis 76 literārās pasakas, un tās ir apkopotas 7 krājumos. Un
mums Rakstniecības un mūzikas muzejā glabājas 695 saistīti priekšmeti ar viņu. Un, jā, tas ir īstenībā ļoti daudz. Un mums ir gan pārdesmit pasaku grāmatas, kas ir no 1938. līdz 58. gadam. Piemēram, pasaka par Vērdiņu, ko mēs, es domāju, daudz zinām. Ziemas pasakas, Kaķīša dzirnavs, kas dažiem ir tāds traumatisks stāsts, jā. Mums ir arī dažādi pasaku manuskriptu rokraksti ar labojumiem. Piemēram, 1904. gadā sarakstītā pasaka, kā aizbrauc Ziemeļmeitas lūkoties, kas ir 54 lapas puses gara, un viņa ir rakstīta tādā ļoti skaistā slīpā rokrakstā ar melnu tinti. Un mums ir arī tāda pasaka Meža fejas, ko Skalbe ir sarakstījis laikā no 35. līdz 43. gadam, un tas ir tāds samērā nepētīts darbs, kas ļauj... Bet starp citu nesen bija iestudēts. Jā, bet tas ir ļoti interesanti, jo mums arī glabājas Čaka apcere par viņa pasakām, arī Jāņa Rudzīša pētījums, dzimtenes, Kāļa Skalbes pasakās. Nu, vārds, mums ir tiešām ļoti plašs tas materiāls. Un vēl mēs varam minēt Imantu Ziedoni, Margaritu Stārasti, Mārtu Ielēnu. Un, nu, vārds sakot, mums muzejā atrodas ļoti plaša un arī noderīga priekšmetu kolekcija, kas interesantiem varētu ļaut kaut kā paplašināt tās savas zināšanas un varbūt arī plašāk pētīt šo te pasaka žanru. Tu varēsi atrast un atsūtīt tās ilustrācijas, lai mēs uz ekrāna pa virsu uzlikt. Jā, labi. Un, jā, Dārta minēja par to, ka arī literārās pasakas, tāpat kā tautas pasakas, koncentrējas uz kaut kādām laikmetā nozīmīgām tēmām, nozīmīgiem sadzīviskiem aspektiem, bet kas ir tas, kas jums abiem izvēloties to materiālu, ko iestudēt un arī šobrīd iestudējot, kas ir tas, ko jūs esat sapratuši, kas pasakās ir tas pārlaicīgais un galvenokārt arī tas, kāpēc uz tām ir vērts lūkoties mūsdienās, jo, piemēram, galvenais iemesls, kāpēc, labi, Oskars Velts arī ir dzīvojis, nu, tā relatīvi uz visu, gan folkloras, gan literāro pasaku fona relatīvi nesen, bet man piesaistīja tas, ka galveno varoņu bezdalīgas un laimīgā prinča attiecībās ir vērojams tāds absolūti arī mūsdienām raksturīgs kaut kāds tāds toksisko attiecību modelis. Kā arī jums? Nu, tātad, ļauj nedaudz padomāt. Nu, man tas stāsts ir tāds, no vienas puses ļoti skumjš, no otras puses, nu, tur var meklēt, nu, tur kaut kādas, kur galvenais varonis ir kļūdījies. Bet tas, kas man galvenokārt piesaistīja, bija tas, ka, nu, kad piemēram, manā stāstā tas galvenais varonis it kā visu mūžu ir godīgi rīkojies viņu prāt. Bet tāpat tā dzīve kaut kā liktenis spēlē lielāku spēku un nu, viņa beigās, nu, tas beidzas diezgan traģiski. Bet arī mūsdienās, man liekas, mēs varam manīt, ka nu, tā dzīve viņa ir tā kā diezgan netaisnīga. Tu vari darīt no sirds, kā tev liekas pareizi, bet ir kaut kāds vienkārši augstāks spēks, kas tev ņem un visus tos plānus, teikt, nospārda. Un tas bija tas, kas man tā kā, tas pirmais impulss, kāpēc es izvēlējos. Protams, kad tur sāc iedziļināties vēl dziļāk un sāc analizēt, tur jau kaut kas varēs vaļā citādāks, bet nu, tas tev bija tāds. Tev vien brīdi bija pilnīgi pārliecināts, ka šis stāsts ir par to, ka galvenā varoni ir alkoholiķi. Jā, es pat no visām pusēm es tā galvenajā varonē esmu sācis, bijis tā kā klāt, bet nu, beigās jau, protams, viņa bija labs cilvēks vienkārši. Nu,
varbūt ne līdz galam iekrampējās, teiksim, tajā dzīvē. Viņi bija vienkārši sirsnīgas un tāds patīkams it kā. Nezinu, kaut kā tā man. Kā ar tevi, Roberts? Nu, man tā kaut kāda tā lielā tēma, kura mani sāka interesēt, atskaitot vienkārši tā jautājumu, kāda atšķirība ir starp lapsu un kūmiņu vārdu ziņā, mani ļoti piesaistīja tas ceļš, kā kaut kas atkal šķietami, kaut kas tāds mīlīgs, tāds foršs, tāds jauks pūkains dzīvnieciņš, un ko man šķiet var attiecināt arī uz cilvēku. Kas ir tas ceļš, kas viņu noved pie tā, ka viņš beigās iznāk tāds viltīgs, tāds, teiksim tā, dvēselē aptraipīts, un kurā brīdī notiek tā izmaiņa. Es vienā brīdī sev pieķēru pie domas, ka es jau pa lielam taisu Star Wars prequelu, tādu pašu veidu to stāstu, bet tikai caur tautas pasakām. Bet kas man šķiet, kas arī ir ļoti vajadzīgs, kāpēc tautas pasakas būtu jālasa, ir tas tāpēc, ka viņas ir, tur tā fenomenālā daudzīšanās, kas kaut vai ir tiem pašiem tiem dzīvniekiem. Protams, saprotu, ka pasniegtas tādā bērniem maigākā mērcē, teiksim tā. Bet tas, ka vienkārši tas uz kāpēc tam tu skaties multenes, bērniem paredzēts, tev ir tāda sajūta, bet tikpat labi tu vari palasīt pasaku, un tu arī kaut ko tādu, to pašu to daudzonības elementu, kuru vēl piedevām tu dabū caur pats savu iztēli, pats izlasot viņas. Tev nav kaut kāda atrisinātā vizuālā bilde priekšā, tu viņu izlasi, un tad tu domā, kas tur vēl notiek, jo viņas ļoti daudz ir neatrisināts. Viņas notiek šeit, notiek notikums, un viss pasaule beigusies, bet kas ir pirms tam, kas pēc tam. Un tādā ziņā pasakas ir baigi foršā. Tu pieminēji baigi labo lietu par to, ka pasakās ir liela daudzīšanās un ka viņas piedāvā to multinē bezmaz vai raksturīgo to krāšņo pasauli un arī te runāja par tiem brīnumiem un arī muļķībām savā ziņā. Un es gribēju jautāt jums, jo tas ir kaut kas tāds, ar ko es pats ļoti cīnos, kā dabūt brīnumus skatuves, jo mēs vēl pat neesam lagā iemācījušies dabūt īsto dzīves skatuves, un tagad mums uzreiz jārāda brīnums. Kā parādīt brīnumus skatuves? Vienkārši, jātic aktieriem, ka viņi kaut ko uzbūrs tur. Brīnumu kā dabūt. Tas tāds baigais jautājums. Pasakas jau pēc būtības ir ietver, man šķiet, pārsvarā tā kā kaut ko tādu brīnumainu, nereālu un... Jā, mans jautājums kā to nereālo translēt uz skatuves? Vienkārši daudzoties. Tā kā Roberts arī teica, jo tev vairāk pasaka dos iespēju daudzīties, jo, tev kaut kas arī visdrīzāk tur radīsies tas brīnumainais. Ja tev, piemēram, man gan ir tā varbūt mazāk tā vieta tiem brīnumiem, jo tur pašā daudz, kas jau ir tā kā konkrēti rakstīts, kā viss ir, kas varbūt brīžiem pat iegāž, jo ir grūti dabūt tādu, neieiet tajā reāli psiholoģijā un atstāt to tādu spēlēšanos. Bet to reāli var dabūt tikai kaut kā ar aktieriem strādājot, ka viņi tur kaut kā atrod interesants veidus, kā spēlēt to lomu, vai arī no režijas tur var, nezinu, kaut kādas, nezinu, kāpēc nāk galvā kaut kādas tur mest pa gaisu vai šos balonus, vai arī kaut kādas tādas skaistas elementus. Vai sniegu, kaut kādas pārsliņas birdināt. Tādu kaut ko brīnumainu, tādā vēl veidā mēģināt radīt. Man šķiet, ka tur arī ir ļoti tas, ka tev ir
kas man ļoti patīk, tas, ko tu, Gus, teici, ir tas, ka mēs vēl neesam iemācījušies to reālo pasauli un ka mums reiz ir jārada brīnums. Bet man tas šķiet, ka tas ir ļoti, ļoti forši tajā ziņā, ka iemācoties to brīnumu parādīt uz skatuves, tad to reālo pasauli viņi jau var ar kaut kādu citā Tāda veidā. zelta maliņa. Jā. Bet kā to brīnumu dabūt, man šķiet, ka pieliekot klāt vēl tam, ko Markus teica, jā, ka tur aktieris ir ļoti svarīgs un tas, cik ļoti viņam iedod iespēju daudzīties, atvērt to fantāziju. Man šķiet, ka tur arī ļoti svarīgi ir tas, kā tu, kā režisors strādā ar skatītāju. Tādā ziņā, ka, ja tev, piemēram, ir viens fokus punkts, kur notiek kaut kāda darbība, tu vari izmantot pārējo spēles laukumu, lai tur notika kaut kas cits, kad pēkšņi skatītājs paskatās, ok, piemēram, mums ir ziema, piemēram, man arī jāatrisina, kā... Atnāk ziema. Un es galvenais pilnībā nebiju par to padomājis, jo kas man ir forši, ir tas, ka es varu būt pilnīgs autors tam stāstam, dramaturģiskajam stāstam, izmantojot tās pasakas. Un es biju pilnībā palaids garām, ka man tā stāsta beigās ir iestājusies ziema. Sākumā viņas tur nav, jo ir stārķis stāstā, viņš nepārziemo Latvijā, bet beigās ir aina, kur vilkam iesalst aste. Un es pilnībā biju tā kā palaids garām to, ka tas nozīmē, ka ir ziema. Un dabūt to ziemu, tas kaut kas baigi, kā piemērs dabūt to ziemu. Tas tā... Jā, tas ir kaut kas tāds arī, ar ko es cīnīšos. Kāda būtu ziema? Kamēr jūs domājat par to, kā pasaku atvedot uz skatuves, piemēram, Mārta Ielēna ir atzinusi, ka viņai ir pasaku redze. Un es varu citēt, es nemitīgi ieraugu kaut ko jaunu un gribas uzrakstīt pasaku. Vai nu es eju kā žirafe ar garu kaklu un mans skatiens ir vērsts uz jumtiem un skursteņiem, vai galīgi kā bruņurupucis, redzu tikai bruņakmeņus. Tas nozīmē, ka viņai kā rakstniecei arī nav tik viegls uzdevums. Viņai ir īpašā pasaku redze un droši vien, ka brīnums un tēlēnība ir viena no lietām, ko mēs varam izcelt, kas ir ļoti raksturīgi. Jā, jāietrenē pasaku redzi, jāskatās uz pasauli ar pasakas acīm. Bet, domājot par to pasauli ar pasakas acīm, tas, par ko es arī centos domāt, ir tas, kāpēc pasakas vispār ir vajadzīgas. Un es domāju daudz par to, ka pasakas piedāvā to veidu paskatīties uz pasauli nevis tādu, kāda tā ir, bet ar kaut kādu sagrozītu greizā spoguļa efektu vai caur pilnīgām analoģijām, jo tas, kas notiek ar tiem dzīvniekiem, dzīvtiesībā ir tas, ar ko saskaras cilvēki. Un tad es gribēju jums pajautāt arī par pasakas fabulu, jo, ja mēs pieņemam, ka pasakas lielākoties ir paredzētas bērniem, tad tas visticamāk ir kaut kādu pamācošu domu. Un tad vai ir vienādības zīmes starp pasaku un fabulu, vai visām pasakām obligāti ir jābūt fabulai? Mēs jau par šo runājām. Mēs mēģinājām izspriest, vai visas pasakas ir didaktiskas. Un mēs nonācām pie secinājuma, ka tautas pasakās didaktiskums neeksistē. Varbūt var plašāk pastāstīt. Varbūt nevis neeksistē, bet tas nav priekšplānā. Jā, tas nav primārais. Faktiski, tas vilks iesaldē to asti, viņš ir spiests visticamāk to asti sev nograust, vai viņu sit ar nūjām tā, ka viņš aizbēg prom atstādāms asti ledū. Tāda tieša didaktika, tāda tieša pamācība, ka neliec asti ledū, tur nav. Pasaka varbūt tādā ziņā ir neitrālāka, ka pasaka izstāsta šo gadījumu, kas ir noticis, un katrs var domāt, ko viņš grib. Tas nav pasakas mērķis sniegt pamācību. Ir pasakas, ka, protams, tas parādās izteiktāk, bet pasaku teksti, protams, ir arī ietekmējušies no dažādu autoru tekstiem. Ja mēs redzam, ka latviešu tautas pasakā pa mežu klīst lauva, tad laikam varam domāt, ka tur ir palīdzējis Stenders, kur ir folklorizējusies kāda Stendera pasaka. Un tur tad, protams,
Stenderam, kā literārajās pasakās, ir pamācības. Saka, bērniņi, nedari tā, jo tad tev notiks tas un tas. Bet tautas pasakās, tajās, kur nav tā ietekme, vai vismaz, kur mēs to neredzam, tur šī didaktika, manuprāt, neparādās. Tā vismaz nav tik izteikta, kur varbūt tas ienāk no citiem žanriem, kur literārajās pasakās varbūt tas ir vairāk izteikts. Es gan Dārta labāk zinu literārās pasakas, varbūt tā nevarēšu. Bet tas nav tas pasakas mērķis. Tas pasakas mērķis varbūt ir ļaut iejusties tajās lomās, tajās sociālajās lomās, kas, ja pieņemam, ka pasakas ir bērniem, kas bērnam būs jāpilda kā pieaugušajam dažādās dzīves situācijās, ģimenē, darbā, un tad viņam mēģina demonstrēt šīs īpašības, kas būs nepieciešams. Drosme, dzīves spars, nelokāmība, jo tas trešais tēvdēls, viņš var iet tā kā tanks uz priekšu, līdz viņš sasniedz to, kas viņam ir jāsasniedz. Ir vēl arī Stefana Karpmana teorija, tas ir psihoanalītiskais pasaku traktējums, kur piemēram, izvēloties kādu pasaku, kas jūs piesaista, tas nozīmē vien to, ka šīs pasakas sižets atbilst lasītāja dzīves scenārijam. Padomāju. Bet tā tiešām ir tāda teorija. Toksiskās attiecības, sasti ledūnu. Kā Stefans Karpmans teiktu, ka tur kaut kas saslēdz ar pašu. Bet es jau minēju, ka tas, kā mēs varam skatīties uz pasaku, tie veidi ir ļoti daudz un dažādi. Tur tas mainās regulāri, jo tās pieejas, kas pasakām bija 20. gadsimta sākumā, tās vairs nav mūsdienās aktuāls. Un šeit pieminēja arī Vladimīru Propu. Viņš ir patiesībā izdarījis labu lietu. Viņš ir radījis 31 pasakas struktūru formulu. 31 varoņu tēlus, kuriem ir noteiktas funkcijas un noteiktas darbības pasakām. Tad sākumā izdzīšana no mājām. Es vienkāršoju, varbūt šobrīd visas 31 funkcijas neskaitīšu. Izdzīšana no mājām, došanās ceļā, sastapšanās ar maģisko palīgu, pārbaudījumu veikšana, atgriešanās mājās, iegūstot jaunas kvalitātes. Parasti Antiņš dabū ko? Viņš dabū karaļvalsti plus vēl arī ķēniņmeitu, vai reizēm tikai karaļvalsti, vai reizēm tikai to ķēniņmeitu. Un, ja mēs tā skatāmies, tad pasakām ir gan šis mainīgais, gan nemainīgais aspekts, un tas, ko izdala Props, tas ir šī nemainīgā pasakas daļa. Protams, katrā pasakā nebūs visa 31, tad viņas būtu milzīgi garas. Bet lielā daļā ir, vismaz dažas ir noteikti. Kas tad notiek brīnuma pasaka sākumā? Tur, tēvs paliek akls un dēliem jāiet tur, kur bulta aizšauta, meklēt viņam zāles. Un tā ir izdzīšana no mājām, izdzīšana no drošās vides. Faktiski pasaka, vismaz brīnuma pasakas, pilnīgi noteikti paredz to, ka cilvēks, pasakas varonis, viņš ir spiests iziet no drošās vides, viņš ir spiests kaut ko darīt, viņš ir spiests pieņemt lēmumus, viņam ir jārīkojas. Ja viņš nerīkosies, ar viņu būs cauri. Faktiski, varbūt tā ir viena no tādām arī būtiskām pasaku funkcijām, demonstrēt to, ka kāds nesēž uz vietas, ka viņš iet un kaut ko dara, viņš iet un rīkojas, un viņš iegūst rezultātu. Vēl pirms mēs noslēdzam sarunu, es gribēju pavaicāt par Šarlu Perrault un brāļiem Grimmiem, jo tie bija to pasakas bija mans mīļākās bērnībā, bet es tā saprotu, ka brāļi Grimmi paši pasakas nemaz nerakstīja. Varētu teikt tā. Arī Šarls Perrault paņēma tautas stāstītu tekstu un literarizēja to. Grimmi tālāk arī ņēma šo tautas tekstu. Par Grimmiem es jau minēju, kur to sarkangalvīti ar vilku spiest uzdzīvot. Arī Grimmi transformēja šīs pasakas, ko viņi tautas Vai tās var saukt par viņu personīgajiem literārajiem darbiem, tas ir labs jautājums patiesībā. Es uz to neuzņemos tā atbildēt. Bet, faktiski Grimmi ir uzskatām par vienu no romantisma perioda tautas pasaku pierakstītājiem. Un
protams, arī apdarinātājiem, kuri pielāgotās plašākajai auditorijai. Es domāju arī to, ka patiesībā tad ļoti gudru lietu pateica Gunts Pakāns vienā arī konferencē. Viņš teica, ka jebkurš sevi cienošs latviešu literatūras zinātnieks vienmēr sāks ar folkloru. Jo patiesībā tā jau ir, ka mums latviešu literārijās pasakās tie folkloras motīvi ļoti daudz, un arī tie sižeti visnotaļ bieži ir ņemti no folkloras. Un 20. gadsimta sākumā šīs te pasakas attīstība notiek arī, manuprāt, kas ir interesanti no dažādiem žanriem. Ir, piemēram, poēmežu, kažociņš, tad ir lūgas, vai ne? Un man šķiet, ka tas ir tas, ko mēs latviešu literatūrā varam tā lepoties un izcelt, ka mums ir tieši šī te žanriskā dažādība. Bet, folkloras motīvi man šķiet, ka ir visu pamatā latviešu literārajām pasakām arī. Un vai var pamats uzskatīt, ka visās tautās ir tāda pati pasaku stāstīšanas tradīcija, varbūt mazliet par stāstīšanas tradīciju tu var pakomentēt? Es varu pakomentēt un padot sveicienu Guntim Pakānam. Man ārkārtīgi patīk viņas pasaku stāstīšanas manieru. Man šķiet, ka tas būtu tas, kā tas būtu jādara, jo tas ir tik aizraujoši un interesanti, kā viņš to prot darīt, un tas būtu jādzīvina, jo tas ir ļoti interesanti. Viņš parasti paņem kādu parūku, un tad vienmēr spoks stāstos, viņš lec gaisā, un viss ir pārbijušies un kliedz. Un, galu galā pasaka jau ir mutvārdu veidā nodots tātad vēstījums, un mūsdienās mēs vairāk ar to tā nenodarbojamies. Īstenībā Latvijā vēl joprojām ir ļoti aktīva tā stāstīšanas tradīcija. Īstenībā katram novadam ir savs stāstīšanas festivāls, un tā tiešām ir vēl joprojām ļoti kultivēta pasākums. Piemēram, katru gadu uz pavasara salstāviem notiek lielā stāstu nakts Katlkalnā, kas ir veseli 12 stundu pasākums. Un viņi tiešām arī stāsts. Un manuprāt, ļoti spilgts piemērs, tas, protams, nav tautas pasaku stāstīšana, bet Latvijas radio raidījums Labu nakti, kas, manuprāt, ir viens no cilvēku vismīļākajiem raidījumiem. Mēs tieši ar kursabiedriem visi tagad mācāmies no galvas latviešu tautas pieštokas, un tagad varēs laikam martā vai aprīlī klausīties, kā mēs vakaros esam ierunājuši pasakas. Tas ir brīnišķīgs, tā ir tradīcija. Un tas tikai pierāda to, ka pasakas nav domāts tikai bērniem. Tas tiešām domāts jebkuram. Un tas, ko es gribēju pieminēt vēl, ir tas, ka mēs runājām par to, ka pasaka ir tā daudzīšanās, kā jūs to definējāt, un tas brīnums. Bet Anna Saks rakstīja, ka pasakai piestāv dzejas košums un daļa asums, bet tomēr tur ir tas pasaku raksturo ļoti dziļa dzīves izpratne un ļoti tāds koncentrēts stils. Un tas nav tikai par to fantastisko, mītisko. Tas ir tomēr, tajā ir ietverti kaut kādi dabas vērojumi vai kaut kādas gudrības. Un, nevelti tas ir viens no visvecākajiem un arī mūžam jauns žanrs. Tur tomēr ir ļoti daudzslāņains tas. Mēs varam daudzslāņaini skatīties uz pasaku. Mēs, protams, varam redzēt to virspusējo slāni, kas ir brīnumi un sniega, bet tur apakšā vienmēr būs kaut kāda dziļāka doma, kas tomēr visu to savelk kopā. Un, ja, piemēram, bērns redz to brīnumu, pieaugušais jau redzēs kaut ko pilnīgi citu tajā. Bet, protams, protams, tie ir viens otru neizslēdzoši aspekti. Brīnums nebūs bez tās dziļās domas.
Es domāju, uz šīs nots mēs varam arī noslēgt veiksmi mums 3 tēva dēliem ar iestudējumiem, un tad jau, ja viss sanāks, tad varēsim arī uz tiem aicināt, ja izdosies atrast to pareizo veidu, kā pasakas valodu pārvērst teātra valodā. Bet jums, skatītājs, saku paldies par skatīšanos, un jau nākamgad, 2024. gadā, šis ieraksts iznāks tikai pāris dienas pirms jaunā gada. Mēs tiksimies reiz 2 mēnešos, lai tiktos ar kādu nesen iznākušu darba autoru un runātu gan par mūsdienu literatūru, gan to literatūru, kas glabājas Rakstniecības un mūzikas muzeja krājumā. Un tāpat tiksimies arī Tintnīcas sapņotājiem un citos pasākumos šeit Pulkielā 8. Paldies!